Opā, kas te? Tad Mirtstans Žigulis. Jā. Viņš ir 1 gadu pa mani vecāks. Un tāds man bija bērnībā, tādā es izaugu, tāda es iemācījos braukt, tad to es taisīju pirmo biznesu ar burkāniem. Nopietni, es krāmēju viņiem ārā aizmugurējo sēdekli, likām pie Mārciņas glabāju skolotājas Miljonoras burkāns viņas personīgai un vedu viņu uz centrālu tirgu tirgoju. Bet ne tieši ar šo, bet ar šādu modeli, jo tēva Žigulis jau kaut kur droši vien karotēs ir pārliecis un tas vairs nav pieejams, bet tieši ar šādu, jā. Šo statusu visu? Nu, nē, tas vēl ir ne tikai status, tas ir Vāris Spransmanis vēl. Un es Buldros dzīvoju 212. istabiņā. Ar tādiem brauc tādi bišķi nabadzīgāki cilvēki savulaik. No šitiem jau šitas saucās, tas saucamais superluks, ja? Šis ir superluks, tas ir 6. Žiguls. Tas bija tāds, nu tā kā parastāks, tur jau ir samta beņķi un pulkstentiņš ir spidometrā, tā kā tas daudz nopietnāk. Nu, tā ir tā kā hobija lieta un arī prieciņu vajag, ne tikai dārzi un puķis, bet arī vajag tādu sirdī prieciņu. Un te ir vēl viens ekskluzīvs aparāts, ja? Nu, kā es domāju, kas ir šitas, tas ir Galants. Mitsubishi Galants, tā kā... Redzēt, to arī tāds leptums sejā. Nu, prieciņš tāds, jā. Prieciņš par to, ka, nu, kaut kāda vērtība ir saglabāta un nav atstāta novārtā kaut kur pie mājas pakšas sarūsējas un pēc tam atdot lūžņos, tad, nu, teiksim, tā ir tā vieta, ko mēs... Šeit man patīk, kad es varu tā kā arī realizēt kaut kādus savus sapņus.